Nu, ik pavasarī Latvijā diezgan populāri ir organizēt putnu dienu pasākums. Kādreiz šo tradīciju iesāka Kārlis Grigulis. Kad Kārlis Grigulis 80. gadu sākumā aizgāja viņa saulē, tad bija tās liels pārāvums. Un tad 90. gadā apmēram atsākās atkal šī tradīcija zooloģiskajā dārzā. Un šobrīd ar lielu prieku nākas konstatēt, ka daudz viet Latvijā tiek rīkot šādi pasākumi, kur bērni tiek iepazīstināti ar putniem, kur bērni var arī pa savām rokām izgatavot putnu būrīti. Un šis putnu būrītis jau nav vajadzīgs varbūt dabai tik daudz. Šis putnu būrītis vajadzīgs pašam cilvēkam, kurš viņu darina. Jo tas ir savā ziņā kontakts ar dzīvo dabu, ar putniem, jo katrs būrīšu darinātājs gribēs palūkoties, vai viņa būrītī kāds dzīvo, un arī uzzināt, kas tad tajā putnu būrītī dzīvo. Un neapšaubām tas cilvēkbērns, kurš būs pats savām rokām darinājis putnu būrīti, viņš arī nekad putnu būrīti nenoraus no koka. Viņš jau būs saudzīgāks. Un Metsoforest šajā ziņā ir tāds ļoti labs piemērs tam, ka ir jābūt šai sociālajā atbildībai par to, ko tu dari, jo šī ir tomēr kompānija, kas zāģē kokus. Bet viņa atgriež atpakaļ mežam šo cilvēku mīlestību pret dzīvnieku, ko viņš šeit rada.